Audiks. Viņš jau gan nav ne 2,5, neko otro, nekas parasti. Saudija, avans. 6. Tā. Skatē, divnieks pa bremžu lukturi. Nu, man izdevās viņu dzīvi dabūt ārā. Intercars. Tiek izņemt no sortimenta, alternatīvas man praktiski nepiedāvā. Attaisam Google vaļā. Bremžu lukturis 220 LV. Ķīna. 49 vai 45 eiro. Piegādāsim uz mājām 9. decembrī. Normāli. Tāda daļikā jāsūta viss, kas vajadzīgs. Neko darīt. Pagaidām domāšu, ko darīt. Varbūt mēģināšu kaut ko salodēt. No tādi laiki mums pienākuši. Izjaukts ir pa sastāvdaļām. Stikliņš, viss ir salīmēts. Neko nesalauzu. Tad cerība ir salikt atpakaļ. Jā. Diožu plate. Te ir skaidrs, ka mums ir korozija. Mēģināsim visu nomazgāt. Droši vajadzēs pārlodēt celiņu. Un vajadzētu darboties. Pēc tam, lai saimnieks domā, ordinālu numuru iedosim, vai jāpasūt aļikā rezervus, kāds lukturīts būs. Vispār pirmo reizi, kad tiešām 1, 2, 3, 4, 5 diodes ir izdegušas. Pārbaudīju ar barošanas bloku, pat taisno, celiņi viss ir. Nu, atliek vienīgais variants. Reku ir tādas pašas diodes. Mēģināt pārlodēt no viena cita donora. Labi, ka neesmu izmetis īstenībā. Nu ko, meklējam mazo lodāmuru, mēģinam pa vienai lodēt. Skatāmies, kas notiekās. Variantu nav, skati vajag. Nu tā. Šitā gaisma labāk. Deg. Tātad viena jau ir. Palika vēl 1, 2, 3, 4, jā. Tiešām neticēju, ka gaismas diodes var izdegt. Jā. Ieslēdzam. Ops. Jā. Nu ko? Izmantoju šādu te lodāmuru. Regulējumu. 370 grādi. Ops, tā. Jā. Uzregulēts, jā. Tievo galiņu. Parastais Kalifornijas un aulas drāts ar Kaliforniju. Nu ko? Vēl 1, 2, vēl 4 gabals. Tur nav problēma, vec ārā dabūt, galvenais izlodēt no šejienes veselo, bet, nu, rezervīte mums ir. Turpinām. Nu ko, lodējums veiksmīgs. Visa platīte deg. Kopsumā pārlodēja 6 diodes. Viena izrādījās arī brāķi šinī platē. Man vēl rezervīte palika. Tā kā nemetiet vecos LED lukturus ārā, atstājiet rezervis daļā. Jo šī gadījumā 50 eiro no aļika jāgaida, nezinu, 2 nedēļas vai vismaz 3. Tā kā, nu, cik man pagāja stunda, visgrūtāk bija izlodēt veselas šeit ārā. Nu, bet viņas lodējās labi, nekāda problēma. Lodāmurs uz 300 apmēram 80 grādiem, 370, jā, viss strādā, varam slēgt ārā vai atdziest, jā. Viss tīram kopā, izmazgājam stikliņus un pa nakti salīmējam ar divpusīgo epoksīdu līmi un rītdien liekam iekšā. Numuri nofotografēti. Nu, es domāju, ka uzsūtīsim kādu pārīti no AliExpress jau rezervē priekš nākošajiem klientiem.